Labdien! Šī video ir virtuve, mani sauc Žanna. Šo recepti atbalsta internetu veikals ķēdes.lv. Šodien es parādīšu, kā pagatavot mājās šaurmu. Man vajadzēs atkaulot vistas šķiņķīši. Ja nav šķiņķīši, tad arī vistas filē var. Tad ledus salāts. Ja nav ledus salāta, var izmantot vienkārši kāposts. Tomāts, sīpoli, gurķis, burkāni, kinza un lavaši. Protams, arī vajadzēs garšvielas. Sāls, pipari, vistu maisījumu garšvielas, majonēze un tomātu kečups. Un sākšu ar gaļu. Man jau ir šķiņķīši iepriekš jau ir nomazgāti un lieka sādiņi, bet te bija tādi šķiņķīšos vienmēr maz kauliņš, es viņu izgriezu. Tā, tagad vajadzēs garšvielas, šāds te maisējums. Vai nu vienkārši saldā paprika, kas tur vēl iet, nezinu, kurkuma, sāls, pipari, ja nav maisējums. Tā, tagad man ir jāuzsilda panna. Pat cik šaurmu es gatavoju ļoti bieži, nedēļā pāris reizes, es izmantoju šādu te foršu panniņu. Viņa domāt vienai porcijai, ļoti laba. Links būs aprakstā. Tātad uz sausas pannas liek šķiņķīšus. Tagad jāatgriež lokā. Šāda folija, baigi laba, nāk kastīte. Te ir arī šādi var nogriezt un smuki viņu tināt savā. Un tā, kad ir vistiņa gandrīz pilnīgi gatava, es samazinu, pilnīgi izslēdzu uguni, ja? Lieku visu foliju un lai viņi tā pārkotā gaļa padīvējās. Atpūšās un pasautējās mazliet. Tā, kamēr gaļiņi tur, ķersimies klāt pie dārziņiem. Nomizošu tomātu. Tomātus es vienmēr mizoju, var arī nemizot, bet man nepatīk, ka viņi nav mizoti. Tā šādi te nazi no Tesco, ļoti labi viņus arī nomizot. Tad viss sīki jāsagriež salmiņā, vai arī atstāt var šķēlēs, kā, man jau garšo, kad viss ir sīki sagriezts. Tā. Tā, man tiek produkti 2 porcijām es taisu. Tagad vēl ledus salātu. Man labāk garšo ledus salātu nekā kāpostu. Skatos vēl mazliet jāpiegriež klāt. Sīpols. Kinza. Un izmantoju, nesen sāku izmantot, atradu tādu rīvu. Starp citu, internetu veiklā ķēdes.lv sadaļā rīves. Es arī iedošu linku aprakstā. Ar viņu ļoti ērti darboties, jo šī rīve 26 cm, silikona rokturīts, ja, ļoti asa tiešām. Un viņi domā kurēšu burkānu sagriešanai, bet es arī ar viņu sagriežu gurķi. Un vai arī no sākuma nezināju, tāpēc arī dalos. Ja sāk griezt šādi maziņi, tad tie burkāniņi tādi maziņi paliek. Bet jāsāk no malas, no šajienes un visu. Lūk, tie gari burkāni sanāk. 1, 2 un gatavs. Un tagad arī gurķi. Vēl reizīti, jā, un tad pietiek. Redz, ātri un smuki, jo ar nazi nekad šādi nesagriezīs. Tā, principā viss ir gatavs. Un viskiņa.
sulīgi. Smaržo burvīgi. Nu, un lavašu. Tagad pateikšu, nekādā gadījumā tā nav reklāma, bet vienīgais, es piešaušu pie šī te lavaša. Viņš nelūst, jā, un sanāk tieši 2 porcijām. Bet, tu vari izmantot, kā tu gribi, jā. Man tieši šīs te patīk. Jo redzi, tieši 2 porcijām. Sagriežu uz pusītēm. Tā. Ja. Tā. Sāksim. Gaļu. Dārziņam pārkais sāli. Pipars. Tomāti. Tā nebūtu aptuveni vienādi, vai te pa daudz. Salāti. Tad te sīpos un kinza. Burkāni. Un pēdējā kārtā gurķis. Un tagad majonēzi un tomātu kečups. Un majonēzi. Tagad tas viss jāsatina. Šādi. Viens. Un otrs. Tā, tagad man vajadzēs pūlī. Viens, 2 un gatavs. Ātras vakariņas vai pusdienas. Tā, un tagad es to cepšu, var teikt nevis cepšu, bet arī uzsildīšu grilpāniņā šādā te tosterī, ja? Vai arī, ja nav, tad var ielikt mikroviņu krāsnī uz kādām 30-40 sekundēm, vai nu vienkārši uz pannas. Mums vajag, uzdevums ir tāds, lai iekšā viss tur mazliet sasildās. Tā. Minūtīti, 2-3 paturu. Ja tā pagāja 3 minūtes.
Smaržo. Jā, redz. Nu tā, šaurma ir gatava. Smaržo burvīgi, garša arī burvīga. Iesaku katram gatavot. Šo receptu atbalsta internetu veikals ķēdes.lv. Internetu veikalā ķēdes.lv varēs atrast visu nepieciešamu gatavošanai un cepšanai. Man atliek novēlēt labu apetīti, veiksmi gatavošanā, uz tikšanos!